Mūsu finanšu eksperti brīdina, turēt brīvo naudu kontā nozīmē to zaudēt inflācijai. Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana ir viena no alternatīvām, kas vienlaikus ļauj gan apdrošināt dzīvību un veselību, gan veikt ieguldījumus, nopelnīt un uzkrāt. Tomēr par šo instrumentu mēdz būt daudz neskaidrību. Cik pelnoši īsti ir šie ieguldījumi? Vai nauda būs drošībā? Kad būtu pareizais brīdis sākt krāt? Atbildes saņemsiet turpmākajās minūtēs. Parastā dzīves apdrošināšana lielākoties tiek slēgta uz kaut kādu noteiktu termiņu. Visbiežākais termiņš, uz ko viņi slēdz, tas ir uz 1 gadu. Bet šeit ir savi riski. Tas, ka viņa dzīves laikā viņam var kaut kas mainīties, piemēram, veselības stāvoklis var pasliktināties, tad var gadīties, kad šo apdrošināšanu vai atsaka vai kaut kādi citi nosacījumi. Savukārt, ja mēs skatāmies uz uzkrājošo dzīves apdrošināšanu, tad viņa sevi apvieno būtībā 4 nozīmīgas lietas. Pirmkārt, šī ir tā dzīves apdrošināšana. Viņam uz visu šo periodu uz ilgtermiņu ir apdrošināta dzīvība, neskatoties, kas viņam dzīvē mainās veselības stāvoklī. Otrām kārtām viņš veido arī uzkrājumu kaut kādam sev svarīgam dzīves mērķim. Trešām kārtām viņš ir apdrošināts arī uz nelaimes gadījumiem. Un ceturtkārt, viņš no valsts saņem iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus. Viņš dabū no valsts atpakaļ iedzīvotāju ienākumu nodokli. Visbiežāk ir 3 galvenie mērķi, kāpēc cilvēki krāj. Pirmkārt, viņi krāj priekš saviem bērniem, lai viņiem uz 18 gadiem nodrošinātu izglītību, lai viņiem būtu kaut kāds rezerves kapitāls, ar ko finansēt bērniem šīs pirmās pastāvīgās dzīves gaitas. Otrs lielais mērķis, kam cilvēki krāj, ir savai privātai pensijai. Lai nebūtu aizjot pensijā, jādzīvot tikai no valsts pensijas. Trešais lielais mērķis, kam cilvēki krāj, viņi vienkārši krāj kā rezerves kapitālu kaut kādā neparedzētām dzīves situācijām vai lielākiem pirkumiem. Piemēram, Andris, kuram dotā brīdī 30 gadi, viņš ir izlēmis veidot uzkrājumu priekš savas privātās pensijas. Un viņš tātad šī brīdī var atļauties maksāt 50 eiro. Tātad viņš maksā 50 eiro mēnesī, katru mēnesi šajā uzkrājumā. Un pieņemot, kad ir uzkrājuma atdeve 5%, termiņa beigās, tas ir pēc 35 gadiem, viņam būs uzkrājušies 42 000. Tātad viņš savukārt iemaksājot par visu periodu, viņš būs 25 000 savā uzkrājumā. Bet no valsts nodokļu atvieglojumos viņš būs atguvis vēl 5 000 atpakaļ, tad reālā viņa iemaksa ir 20 000. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš šo 35 gadu laikā būs nopelnījis 22 000. Plus, pie šī uzkrājuma tas nav tikai pliks uzkrājums, bet gan tas ir uzkrājums arī ar dzīves apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Visu šo periodu viņam ir bijusi apdrošināta gan dzīve uz 10 000, gan arī viņš bijis apdrošinājies uz nelaimes gadījumiem uz 10 000. Protams, jautājums ir, ko tas mums maksā. Apdrošināšanā maksa par apdrošināšanu visbiežāk izpaužas caur administratīviem izdevumiem. Un šajā piemērā šo 35 gadu laikā administratīvos izdevumos Andris būs samaksājis 1800 eiro. Ja mēs skatāmies uz mēneša bāzes, cik viņam vidēji mēnesī šās uzkrājums izmaksā, tad viņam izmaksā 4,40 eiro vidēji mēnesī. Tad jautājums, vai tas ir daudz samaksāts, vai nopelnīt šos 22 000 gala rezultātā. Uzkrājošā dzīves apdrošināšanā klients var izvēlēties, kāda veida uzkrājumu viņš veidos. Būtībā ir 3 galvenās stratēģijas. Ir konservatīvā stratēģija, ir aktīvā stratēģija un ir tas saucamais zelta vidusceļš, sabalansētā stratēģija. Protams, starp viņām ir kaut kāda arī atšķirība. Konservatīvā stratēģija būs tāda mierīgāka, bez kaut kādām straujām svārstībām, bet arī ilgtermiņa ienesīgums viņām būs bišķiņ mazāks nekā varbūt aktīvajām stratēģijām. Savukārt aktīvajā stratēģijā tur tā galvenā nianse ir tāda, ka ilgtermiņa ienesīgums vidējais viņam būs varbūt tās lielāks, bet viņam būs šīs īstermiņa svārstības straujāks. Viņš straujāk ies uz augšu, straujāk arī kritīs kaut kādos brīžos. Protams, arī šīs stratēģijas tā izvēle ir ļoti individuāla katram klientam, un arī ļoti svarīgs ir termiņš, uz kādu krāj. Būtībā uz tādu aktīvo stratēģiju var skatīties tie klienti, kuriem šis uzkrājuma termiņš ir 10 un vairāk gadi.
Ir krājkonts, ir depozīts, ir ieguldījums kaut kādos investīciju tirgos, ir ieguldījums nekustamā īpašumā. Viņi visi ir labi. Tikai attiecīgi viņiem atšķiras mērķi. Pieņemsim krājkonts, tas ir tāds domāts, viegli pieejama, ātri pieejama nauda. Savukārt, ja mēs runājam par uzkrājošās dzīves apdrošināšanu, viņš ir ilgtermiņa uzkrājums, un cilvēkam nav jābūt finanšu guru, finanšu speciālistam, lai kvalitīvi piedalītos investīcijās finanšu tirgos, jo par to parūpējas šie fondu pārvaldītāji, kas ir ļoti zinoši un profesionāli. Uzkrājošās dzīves apdrošināšana tas nav tikai pliks uzkrājums, bet viņš vienmēr nāk kopā arī ar šo dzīves apdrošināšanu vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Un tad tas ir tāds finansiālais drošības pilvens un papildus lietusvars uz galvas. Ja nu gadījumā ar krājēju kaut kas notiekās, tad ģimenei paliek gan šis uzkrājums, gan arī šī apdrošināšanas summas, ko viņš apdrošinājis savu dzīvību. Kā arī krājot, šeit cilvēki atgūst iedzīvot ienākumu nodokli. Tas ir tas, ko valsts cilvēkiem dod un kādā veidā valsts stimulē un atbalsta šo uzkrājumu veidošanu. Pirmkārt, šie uzkrājumi, tad viņi ir ilgtermiņa uzkrājumi. Viņi nav īstermiņa, viņi nav spekulatīvi uzkrājumi, bet viņi ir ilgtermiņa uzkrājumi. Cilvēki krāj šeit naudu 10, 15, 30 gadus, skatoties kādam mērķim krāj. Otrs ir tas, ka lielākoties cilvēki, klienti šajos uzkrājumos veic regulārās iemaksas. Tas ir otrs. Un trešais, ka cilvēkam šajos uzkrājumos viņš par šīm savām iemaksām viņš iegādājas fondus, ja fondu daļas kaut kādas konkrētas. Ekonomika, kā mēs visi zinām, viņa attīstās cikliski. Te viņa iet augšā, te viņa iet lejā. Tieši tāpatām arī notiekās ar šiem fondiem, kuros klienti krāj šos savus naudas līdzekļus. Viņi iet gan augšā, gan arī krīt. Šādās situācijās, ko vislabāk darīt, vislabākais ir sazināties ar savu finanšu konsultantu, mūsu finanšu ekspertiem, un tad arī izvērtēt konkrēto situāciju, konkrēto līgumu, konkrēto polisi un kopā nolemt, ko tad darīt īsti. Pareizais brīdis sāk krāt bija visdrīzākais pirms 5 gadiem. Savukārt, otrs pareizais brīdis sāk krāt ir šodien, un trešais pareizais brīdis sāk krāt ir vēl pēc 5 gadiem. Kāda ir atšķirība? Tas, kad cilvēks atliek šo lēmumu, ja es šodien nesāku krāt, bet pie tā pieķeršos tikai pēc 5 gadiem, tas nozīmē, ka es būšu nometnis zemē 5 gadus, un man pēc 5 gadiem es būšu tajā pašā punktā, kur es esmu šodien. Kā man bija 0 uzkrājumā, tā man ir 0 uzkrājumā. Savukārt, ja mēs paskatāmies, ja es būtu pieņēmis lēmumu sākt krāt pirms 5 gadiem, vai kaut vai vakardien būtu pieņēmis lēmumu sākt krāt, tad man jau šodien būtu kaut kas sakrājies, un man jau būtu kaut kāds kapitāls izveidojies. Tā kā par cik tas pareizais brīdis lielākajai daļai pamatā visiem cilvēkiem ir jau nokavēts, tad otrs pareizais brīdis ir sākt krāt šodien.